Vecmāmiņa Prija mīlēja savu dārzu, bet pēdējā laikā viņa jutās pārāk nogurusi, lai rūpētos par savām košajām samtenēm. Viņas ārsts bija minējis, ka viņai vajadzētu sekot līdzi cukura līmenim asinīs, kas viņu padarīja gausu. Viņa vēlējās vienkāršu veidu, kā atkal justies enerģiskai bez daudzām zālēm. Viņas laipnais mazdēls Raģis pamanīja viņas nomākto gara stāvokli. Vecmāmiņ, kas notiktu, ja mēs atrastu dabīgu palīgu jūsu enerģijai, viņš jautāja. Raģis sāka lasīt grāmatas un tiešsaistē meklēt veselīgus virtuves līdzekļus, cerot atrast risinājumu. Kādu saulainu pēcpusdienu viņu apciemoja kaimiņiene Aiša, turot rokā mazu garšvielu burku. Prija, vai tu kādreiz esi mēģinājusi kanēli? Aiša ieteica, viņa paskaidroja, mana tētiene atklāja, ka tas viņai palīdzēja justies līdzsvarotākai un dzīvīgākai. Kanēlis ir vienkārša garšviela, kas var palīdzēt jūsu ķermenim labāk izmantot cukuru. Vecmāmiņa Prija, ziņkārīga un cerības pilna, nolēma to izmēģināt. Viņa sāka pievienot nedaudz kanēļa savām rīta auzu pārslām un šķipsniņu savai gardajai lēcu zupai. Dažreiz Raģis viņai sajauca veselīgu augļu smūtiju ar kanēļa šķipsniņu, nodrošinot, ka visas maltītes bija veģetāras. Lēnām Prija sāka just pārmaiņas, mazāk nogurusi un priecīgāka. Viņa atkal baudīja pastaigas dārzā, viņas gars uzplauka kā viņas ziedi. Raģis redzēja viņas priecīgo dzirksti atgriežamies un saprata vienkāršo dabisko sastāvdaļu gudrību. Atcerieties, ka labākie risinājumi bieži atrodami dabas pieliekamajā, atgādinot mums klausīties savu ķermeni un pieņemt veselīgas izvēles. Abonējiet kanāla nosaukums, spiediet patīk šim video un komentējiet zemāk, lai dalītos ar saviem labklājības padomiem.